Kandavas deju festivāls norit jau 4. gadu. Ja pirmos 3 gadus konkursu dejotājus kopā pulcēja novembrī, tad šogad martā, jo organizatori vēl mēģina saprast, kad tam ir piemērotākais laiks. Novembris ir pārāk ātrs mēnesis, jo septembrī bērni uzsāk jaunu sezonu, un viņi nespēja tik ātri sagatavot priekšnesumus ar visiem tērpiem, un tāpēc viņi ieteica šogad 4. gadā mēģināt pavasarī. Bet mēs saprotam, ka mēs laikam nākamgad taisīsim vēl ātrāk, lai nesāktos visas skates un citi pasākumi bērniem dejotājiem. Arī žūrijas locekļi ikdienā ir cieši saistīti ar dažādiem deju žanriem, tāpēc katram bija savs skatījums, kā vērtēt dalībniekus. Taču visiem svarīgi bija tas, lai deja atbilstu bērnu vecumam. Reizēm mēs gribam pāršaut pār strīpu, tikai tāpēc, ka mums liekas, ka bērni var vairāk, tad patiesībā vajadzētu mazliet varbūt vēl pagaidīt līdz tai īstajai dziesmai, kur mums šķiet, ka varētu viņu izdarīt augstāk, tālāk, plašāk, bet tas ir pacietības jautājums. Varēja manīt, vēl īsti tas bērniņš nesaprot, īpaši maziņākajās grupās to var just, viņš dara, tāpēc, ka tā ir jādara. Mūsdienās skolotāji daudz ko grib sarežģīt. Bet bērni vēl nesaprot to, ko skolotājs viņiem grib. Ja uzliek pedagogs pārāk tādu nopietnu, tie bērni nesaprot, līdz ar to arī nesaslēdzās. Un, diemžēl tas vērtējums jāieliek arī tāds mazāks. Tāpat bieži izskanēja žūrijas komentāri par to, ka dejotāju uz skatuves neizliek visu enerģiju un sevi ierobežo. Kad es biju maziņš, skrēju pa dārzu, lec kokos un krūmos, slēpos un viss. Mēs bijām enerģiju vairāk atdevēju. Šobrīd, man liekas, tie jaunieši vairāk enerģija ir telefonu glāstīšanā, nevis atdot skatos, viņi nemāk vienkārši to vēl. Līdz tam arī ir jāizaug. Lai izaugtu par labāko dejotāju, liela loma ir skolotājiem, kas bērnus motivē un rada labāko piemēru. Skolotāji atzīst, ka deja un kustība ir noderīga ikvienam, jo tas uzlabo veselību, stāju un grāciju. Es joprojām dejoju, es joprojām ļoti daudz kustos, strādāju ar to, un es visu laiku sevi lieku kā piemēru viņiem. Saku, lūk, vai jūs varat izdarīt tā kā es, vai jūs varat izdarīt šādi. Un vienmēr lieku viņiem iedvesmoties no labākajiem dejotājiem Latvijā, pasaulē, lai viņi tiektos tikai vienīgi uz augšu. Vai jums šodien viss sanāca, kā jūs gribējāt? Dažas kļūdas jau bija, bet tā jau sanāca. Gribējās, lai vairāk smaidu skatu. Jā, vajadzēja vairāk emocijas, vairāk kaut ko izjust ar seju, bet tā jau bija. Jauniešu vēlmi dejot pavisam noteikti varēja just, jo bija pat tādas dejotājas, kuras kāpa satiksmes autobusā, lai mērotu vairāk nekā 50 km garu ceļu līdz konkursam, lai izstāstītu savu stāstu un parādītu savu mīlestību pret deju. Tas ir ļoti liels darbs. Tas ir darbs stāstīt, izstāstīt dejas vēstījumu, emocijas, lai pilnībā saprastu to, ko tad dejotājs vēlējies ar konkrēto deju, koreogrāfiju, dejas stāstu pateikt, to paužot ar dejotājiem, jo lielākoties tas jau ir skolotāja stāsts. Skatītāju simpātiju balvu ieguva deju kolektīvs Elfiņas Roja Talsi, Grand Prix balvu ieguva deju skola Dēmo, savukārt šī gada labākais pedagogs bija Džeida Eva Krūze. Niceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.